Čau, jaunieši! Nu, čau! Arī Aleksis ir ieradies beidzot Rīgā pie Aigara un runājot par to labdarību, ko mēs runājām, ko mēs uztaisīsim tur to fondu, ka varēs ziedot naudiņu un tā bērniem priekš inventāru. Tad lūk, ir šīs makšķerītes, kas ir jau atnākušas, ko Aigars pasūtīja. Reku paskaties, mēs tagad iestarpinām Aleksa review video. Vienmēr jau ir tāda, kurš gribēs, tas saplēsīs. Nav tā? Aicīt. Tieši tā. Būs labs? Es domāju, es būtu bijis priecīgs, ja man nebūtu bijusi makšķerīte, piemēram, un kur tev vismaz ir iespēja. Šots viņš strādā. Skolītē viss šansē. Salikt var. Garš nav. Bērni var smuki ielikt kaut kur somā, ko tu filmē. Un tagad mēs esam atpakaļ. Tātad tas makšķerītes ir tā doma vienkārša. Lai cilvēki vienkārši pa brīvu pie viņām nepieteiktos, jo ļoti daudz cilvēku, kas vienkārši gribēja izschēmot savu jaunu makšķeri tikai tāpēc, ka mums viņas bija. Pat pieaugušie. Pat pieaugušie, jā, kauns jums visiem. Šīs makšķerītes būs 10 eiro. Viņām pašizmaksas, mēs ar ražotājiem sarunājam, būs 10 eiro. Tātad viņas maksā, protams, vairāk, bet mēs viņas atdosim par 10 eiro. Tu vari nopirkt sev, nopirkt dāvanā kādam jaunietim, vai noziedot NGT Latviju uz vietas, vai arī mājaslapā 10 eiro. Un mēs uzdāvināsim par katriem 10 eiro kādam jaunietim, kas mums pieteicās iepriekšējā reizē pie šīm te makšķerītēm. Mēs noziedosim viņiem tās makšķerītes. Pieteicās mums kaut kur pie 150 cilvēkiem. Mums ir tikai 100 makšķerītes. Nu, tas ir tikai, kas tagad ir pieteicies. Vēl ir, kā es teicu, tie, kas ir tādi cilvēciņi, kuram ir, viņš pats tev neliks prāgā un neuzbāzīs. Jā, ja akcija būs veiksmīga, tad mēs noteikti vēl palaidīsim makšķerītes. Mēs uz to nekādu naudu nepelnam. Mēs tikai atsitām kaut kādas savas izmaksas par to, ko mēs šo darbu veicam, un samaksājam par šīm makšķerēm vēl paši kaut kādu daļu klāt. Tā kā šāda te spolīte, 2000 spolīte, šāds te kātiņš 10 līdz 30 gramu, 1,80 m iesācējiem pilnībā pietiks gan priekš pudiņa, gan priekš spinningošanas. Jā, pirmajām mūža līderciņām šis būs tā kā vajag, ne? Jā. No kāda, ļoti labi. Tikai uzvars. Tikai uzvars.